Tātad, man godīgi sakot, nav bijis laika rakstiski kaut ko formulēt savam blogam, un tādēļ es esmu nodomājis to darīt šeit, samērā vēlā vakarā ar video starpriecību, veicot tiešu YouTube ierakstu. Kas tas man interesantākais liekas, kas varētu notikt tuvākajās dienās, nedēļās, ir, ka Latvijā, iespējams jau pat pirms septembra mēneša beigām, ieradīsies iPhone 4, un kā man vismaz tā to teorētiski skaidroja, kāds ar Apple tirdzniecību saistīts cilvēks, iemesls tam ir tas, ka pirms 2 gadiem divgadīgie līgumi, kurus noslēdza toreizējā iPhone modeļu lietotāji ar Latvijas mobilo telefonu, kas ir ekskluzīvais iPhone izplatītājs tagad Latvijā, ka šie 2 gadu līgumi beidzās, un ir jādara kaut kas, lai šie klienti šos līgumus atjaunotu, un, protams, būtu vēl priecīgāki saņemot jauno iPhone 4 modeli. Tāda ir arī informācija, ka novembri mēnesis varētu mums nest arī planšetdatora iPad ienākšana Latvijā. Un iemesls tam ir, ka novembrī ir paredzēts palaist tirgu arī jaunāko Apple telefonu un planšetdatoru operācijas sistēmu iOS versiju 4.2, kura sevišķi, skars tieši iPad ar to, ka viņa uzlabos funkcionalitāti, ka būs iespējams tur simultāni veikt vairākas operācijas ar šo planšetdatoru, tā sauktais multitasking, un arī tiks novērsti dažādi citi agrāki trūkumi, kas ir pamanīti ar iPad. Savādāk, varbūt nekādi citi lieli notikumi nav gaidāmi. Interesanti būs, kā veiksies ar jauno Twitter versiju, respektīvi jauno Twitter mājaslapu, kuru joprojām pārsvarā twitterotāji lieto. Šitādi te trešās puses rīki, kā TweetDeck un citi, tie joprojām ir mazākumā starp lietotāju skaitu. Kā mēs visi zinām, ar Twitter burtiski notika globāls bardaks šīs dienās, jo tika kaut kādā veidā ieperināts, lietojot tādu tā saukto XSS exploitu, ieperināts ļaunprātīgs, ļaundabīgs kods vecajā Twitter mājaslapas versijā, kā rezultātā tūkstošiem Twitter kontu sūtīja dažādus veida drazu un ķēmus, līdz ko Twitter kontu lietotājs ar peli vai ar kursoru pieskārās zināmām lapas daļām. Man arī tas notika tad, kad es to sāku pētīt eksperimentāli, jo es parasti lietoju TweetDeck. Katrā ziņā jādomā, ka šī problēma ir novērsta, un jādomā un jācer, ka viņa neparādīsies arī ar šo jauno Twitter lapu. Man viņa vēl nav parādījusies, kā tanīs brīžos, kad es lietoju kad es lietoju, interneta versiju, nevis TweetDeck, bet ir vairāki no Latvijas Twitter lietotājiem, kas ir ziņojuši, ka viņi ir aplaimoti un viņiem apturās šī jaunā lapa. Vēl var apsveikt dažu Latvijas attīstītāju veiksmi, iekļūstot ar savām aplikācijām Apple App Store. Jaunākais no tiem ir, jaunākais panākums, varētu sacīt, ir Aleksejam Jalika Raining, kas ir aplikācija, kuru nepārāk pārsteidzošā kārtā var vienkārši paziņot, ka tur, kur cilvēks uz to aplikāciju lieto, tur tādā vietā līst lietus. Bet nākotnē šī aplikācija ļaus arī tādā sociālā tīkla vai pilsoniskā žurnalistikas veidā ziņot par citiem laika apstākļiem, ka ir saulains, ka ir silts, ka sniegs, vai nekad ir ceļš mūsu platumgrādos ziemā varbūt ir parastāk nekā lietus. Veiksmi Aleksejam, veiksmi arī citiem Twitter, Apple aplikāciju attīstītājiem. Tas apmēram viss, kas man sakams, ir vēl.